mierīgas sarunas nemierīgajiem. Mēs esam atpakaļ sarunā, mierīgā sarunā nemierīgiem un arī nemierīgā laikā, bet es domāju, ka tas miera klātbūtne ir klātesoša arī caur tevi, mīļā māsa Marija Stefana. Un pirms es eju pie jautājumiem, ko man uzdeva, ko man lūdza tev uzdot daži mani draugi, es atcerējos vienu lietu, ko es tev gribēju palūgt par to tavu aicinājumu un to jā vārdu. Stājoties klosterī, tur ir kāda brīnišķīga un ļoti interesanta lieta, ka tu arī saņem jaunu vārdu. Un man tas liekas vispār tik simboliski, jo, kad arī svētajos rakstos teikts, ka tas vārds ir tā mūsu būtība, un tad arī tā kā harizmāti lūdzās, ka kungs sauc mani tajā manā vārdā, kas ir tā mana būtība. Tad īstenībā tie, Dievam veltītie cilvēki, jūs tā kā divreiz tiekat nosaukti. Viens tā kā dzīves sākumā, un tad tajā klostera dzīves sākumā. Varbūt pastāsti par šo un arī par savu vārdu. Jā, un es tagad kamēr klausījos tavu jautājumus, tā sapratu, ka man jau ir 3 vārdi, tāpēc, ka tas kristību vārds Līga, viņš jau nekur nepazūd, jo konsekrācija, tas ir tas, kad es tā kā... Tā veltīšanās, jā, tie svētsolījumi, ko es salieku klosterī, tas ir tā kā, uzpotēts uz kristības, tas nav nekas tāds jauns. Un tad man ir 3 vārdi, un mums kā ārzemniecēm, man kā ārzemniecē bija, 98%, ka es dabūšu to vārdu, ko es lūdzu, jo māsas var lūgt gan to vārdu, gan arī ir tas saucamais predikāts no kāda Jēzus vai Marijas dzīves noslēpuma. Ko tu nesīsi? Klāt, ja? Jā, piemēram, man ir no euharistiskā Jēzus. Jā. Un tas ir karmelitā tradīcija, jo ne visos ordeņos ir tā vārda maiņa, jo tā ir ļoti bibliska, kā tu arī minēji, tas, ko mēs tradīcija. Tā kā labāk zinām, Terēze no bērna Jēzus, Terēze no Jēzus, Jānis no krusta un tam līdzīgi. Un tad tu esi māsa Marija Stefana no euharistiskā Jēzus. Jā. Kāpēc? Un es saņēmu absolūti pilnu vārdu, kā es lūdzu, jo tur tiem poļiem viņiem tik dīvaini vārdi, tur tādas Gražinas un Sviatoslavas, un es domāju, ka diezgan dīvaini būtu, ja es ar tādu vārdu staigātu, jā, Latvijā. Bet es varbūt sākšu ar to noslēpumu, ar to, ko es pārdomāju, tā euharistiskais Jēzus. Interesanti, ka es viņu arvien vairāk arī atklāju savā dzīvē, bet es viņu paņēmu tāpēc, ka es tā kā iemīlējos Jēzu tieši adorācijas laikā, jo adorācija, Marijas Magdalēnas baznīcā vēl joprojām ir visas dienas adorācija, ja ir euharistiskais Jēzus izstādīts, un es tur pavadīju parasti pirms mīsas diezgan ilgu laiku, jo mēs katru vakaru dziedājām mīsēs, un tad, un tad es saņēmu, vienkārši varēju, man kaut kā ir arī tāda iemīlēšanās procesa, ka tev tas laiks, tev nav žēl viņu ziedot, un tev ir labi, tev nav grūti lūgties, tev vienkārši ir labi tur būt Jēzus klātbūtnē. Un tāpēc es gribēju šo noslēpumu, un vēl joprojām man tas tā adorācija, tā Jēzus klātbūtne, kaut kas tāds, kas man ir tuvs. Bet Marija Stefana? Un Marija Stefana, tā kā es biju, es esmu ļoti... jāsaka, pieķērusies savai zemē Latvijai, un man bija ļoti grūti būt ārpusē, prom. Un tad es domāju, es gribu kaut ko ar Latviju saistīt, kaut ko. Mums nav sava svētā, bet mums ir svētuma slavā mirusi tā māsa Marija Stefana, kas ir nabadzīgā bērna Jēzus māsa. Viņa dzīvo 20. gadsimta 30. gados, 53. mira. Viņa bija arī, man ļoti patika ar bērniem strādāt, viņa bija katehēte, viņa arī aizgāja mūžībā Aglonas klosterī. Es saku, es tur visu laiku kādam priestrim saku, ka tur varētu zīmīt pielikt pie tās cēles, kur viņa mira, ka tā ir Marijas Stefans istaba. Un tas ir tā kā viņai par godu. Viņa ir ļoti līdzīga mazajai Terēzītei, jo bīskaps Sloskāns, kas tā kā viņu arī popularizēja, viņš teica, tā ir tad Latvijas mazā Terēzīte, tā māsa Marija Stefana. Es godīgi sakot, tiešām ļoti maz zinu, lai jā, netiek, mums vajadzētu mieram, kā ar rakstiem māsu. vajadzētu izdot, pārizdot. Tas ir kapucīna tēvs Jānis Andrejs Paulovskis apkopoja, viņš izdeva
viņas dienas grāmatu, es pati būšu dzīves dziesma, un tad ir otra grāmata, es pati būšu puķe. Cik interesanti. Jā, obligāti. Paldies, ka tu ierunājies Jā, par šo. jo viņas jau ir šķita, ka tu deficīts. esi māsa Stefana no mocekļa Stefana. Es domāju, tu esi tāda kā reivīga. Jā, un tur arī moceklis Jā. Stefans ir, un tas ir interesanti, ka, es nāku arī no Tukuma. Jā. Un Tukumā, Jums tur ir Stefana draudze. Jā, un tad, kad es tur, es tur baigi nebiju saistīta ar to draudzi, bet tad, kad es jau biju klosterī, es tikai tad uzzināju, ka tur taču vispār ir Stefana baznīca, jo neviens tur tā nerunāja, ka tur ir Stefana. Es domāju, vispār, bet es jau vārdu biju saņēmusi, tas nebija tā, kad tāpēc. Tas tikai bija tāds apstiprinājums. Bet ja es tev saku Līgiņa vai kāds tev sanais draugs Līgucī, tu atsaucies. Nē, es atsaucos. Bet ja tev tagad jautā, kā tevi sauc, tu saki? Māsa Marija Stefana. Māsa Marija Stefana. Māsa Marija Stefana. Tautas balss uzdot tev šādus jautājumus. Jā, par to, kā viņa nokļuva klosterī, to mēs tā kā izrunājām, bet tāds konkrēts jautājums, varbūt ir kāds padoms svētīgai dzīvei, ko māsa tagad no rīta veids, ko var paņemt arī cilvēks pasaulē? Tā kā no rīta, ja, kad tu piecelies kaut ko tādu? Ko varētu veikt arī cilvēks neklosterī? Jā, es to pilnīgi saku kā cilvēks, nevis kā klostermās, jo, manuprāt, mēs vispirms esam cilvēki. Manuprāt, vispār mēs jāizvēlās tajā dienā būt laimīgam. Skaisti. Jo tiešām es to arvien vairāk saprotu, jo es arī runāju ar cilvēkiem, sastopos mūsdienās arī ar jauniešiem, kas trauksmes piedzīvo, un visu kaut ko tādu. Un es vēl jo vairāk man ir Dievs iedevis tādu dāvanu, un to es arvien vairāk saprotu. Man ir tāda dabiska optimisma dāvana, un tiešām tā ir dāvana, to es vienkārši slava Dievam. Bet es arī, tā kā, no rītiem, es arī tā kā, paldies Dievs par šo dienu. Citiem nav šī diena iedota, bet es esmu pamodusies. Un es izvēlos šodien tā kā ņemt pretī visu, ko Dievs man, es uzticu viņam to dienu, tad visu, ko es saņemšu, tas būs no viņa. Un man liekas, to var darīt tik viens, vai ne? To var darīt ticīgs, neticīgs, un man liekas, ka tas ir tāds, laime, tā nav vienkārši, ka man viss ir labi. Man liekas, ka arī grūtībās var būt laimīgs. Ka tā var būt arī izvēle, vai ne? Jā. Un līdzīgs jautājums, par ko ir gandarījums dienas beigās? Par ko ir gandarījums? Man ļoti daudz, kas sniedz gandarījumu. Man sniedz mans darbs, mana kalpošana šobrīd tās un proti, tu esi misija. pedagogs arī, vai ne? Jā, un es sevi tiešām, kamēr Dievs, gadi iet, un es arī, kamēr Dievs man dod spēku, es dedzinu sevi riktīgi ar tiem bērniem un jauniešiem. Un tas man dod gandarījumu, kad ir kaut kāds tāds, jo es ļoti nogurstu tur, tiešām, bet tad, kad es atnāku mājās, tas tā Dievs atjauno manus fiziskos un garīgos spēkus, un tad ir tāds laiks kapelā, es tiešām, un man tiek iedots tas tāda kaut kāda atjaunotne, un tas man ir tāds gandarījums par to, ko es daru. Man ir liels gandarījums, kad cilvēki atrod Dievu. Jā, bet tagad mazliet tāds prozaiskāks jautājums, kas māsai pietrūkst no laicīgās dzīves, un piemērs ir arī dots varbūt džinsi. Man ļoti patīk redzēt citas dāmas, arī Aiņu skaisti ģērbimies, bet es tiešām, man ļoti patīk, Bet viena problēma nav šitais, nav ko vilkt mugurā, vai ne? Jā, un es vienkārši varu tādā nemaņā piecelties, un vienkārši man ir visu laiku viens un tas pats, ko es velku, un es vienmēr esmu, tā kā stilā. Tagad, proti, brīvība izvēlēties apģērbu tev nepietrūkst, bet kas pietrūkst? Kas man pietrūkst? Es uzreiz pateikšu, es ļoti gribētu, kaut kā būt kaut kādās vietās, es gribētu bišķiņ, man ceļošana pietrūkst. Okay. Jā, tas man pietrūkst tas, ka es nevaru, piemēram, aizbraukt uz jūru, tad, kad es gribu, jo jūra ir mana tāda stihija, kur es ļoti dabūnu spēku. Kaut 5 minūtītes pastāvēt. Vienalga 2 stundas vai 5 minūtītes, vienalga. Jā, tas man pietrūkst. Tāda varbūt tiešām tāda ka nav tādas elastības. Tu neesi tā kā saimniece pār savu laiku, vai ne?
Bet, tas ir arī tas, ko es brīvas izvēlējusies. Bet tu esi izvēlējies. Es ticu, ka Dievs kaut ko vietā tev noteikti iedod, bet paldies par atbildi. Jā. Tad man ienācās jautājums, vai māsa ir asins donore? Jā, tu regulāra. Esi. Mīļā māsa Marija Stefana, tu esi kolosāla. Es regulāri nododu asinis. Jā, jo es neesmu, man neņem pretī. Jā, man ir izcilas asinis, tāpēc man ir grēks nenodot. Mīļā māsa Stefana, paldies tev par to. Un vēl man ienāca vadā, ko māsa ēd un kas viņai garšo. Tā kā pa tādu dzīvnieciņu gandrīz tagad aizgāja jautājums. Jā. Lai šis, ka es pateikšu, es ceru, ka es pēc tam saņemšu. Čipsi. Nē, čipsi nē. Bet man visādi saldumi garšo, bet ne kūkas. Kūkas arī ēdu, bet man marmelāde. Viss, kur ir marmelāde, man ļoti garšo. Tie saldumi mainās, bet visādi batoniņi, saldi. Cik tas izklausās sirsnīgi. Jā. Un arī papildu jautājums, vai māsa arī pati gatavo? Jā, man tāds pienākums. Mēs visas māsas, mums ir dežūras, mēs gatavojam. Okay. Gatavošana nav mana stihija. Es gatavoju, man pat saka, bet ka man labi sanāk. Bet otrā komandā, tajā, kas bauda citu sagatavoto. Jā, man patīk, laikam, nevis tas, es nezinu, kaut kā man ar tām garšām ir tā, ka es drīzāk novērtēju nevis to ēdienu, bet to kompāniju, kas ir. Un man patīk gatavot, kā es tā atceros, kad mēs kaut ko kopā, nezinu, vai draudzē, kad ir kaut kāda kopīga gatavošana, tas man patīk. Brīnišķīgi. Un tad vēl to tādu vieglo, teiksim tā, joku jautājumu vēl sēriju noslēdzot, man arī ienācās, vai māsai pasprūk kāds lamu vārds un konteksts, ka parasti cilvēki pie stūres, pat tie, kas nelamājas, tomēr kādreiz ar šo nogrēko. Bet kur varbūt kaut kas tāds piparotāks pasprūk klosteru māsai? Zini ko, es negribu būt svētulīga, bet lamāties es tā, tajos rupjajos es neprotu, tiešām neprotu. Lai gan es esmu ar savu klasi izvedusi un priesteri vienu, mums bija vesela apmācība, viņš skaidroja, ko katrs vārds nozīmē, man viss sarkuma bālē. Lai tu saproti, ko tev jaunieši saka. Jā, un lai viņi saprot, ko viņi saka. Bet man patīk tāds ļoti sālīts teiciens, johaidī. Man tiešām, viņš nav labu vārds, bet man liekas, ka latviešiem ir tāds kaut ļoti kāda emocija tur ir. Bet kādā kontekstā tu esi pēdējo reizi pateikusi tā sulīgi johaidī? Oi, es neatcerēšos. Man ir paldies īsa Dievam, ka tas nav tik daudz. Mierīgas sarunas nemierīgajiem. Mierīgas sarunas nemierīgajiem. Lūk, šāds raidieraksts, pirmā epizode, pirmais kucēns. Es priecāšos, mīļie klausītāji, mīļie skatītāji, ja jūs mums dosiet kādu komentāru pēc tam, kas jums patika, kas nepatika, kas ir kategoriski jāizbeidz un nākamajos raidījumos nekādā gadījumā, un ko varētu arī tā kā varbūt pielabojot turpināt. Tiešām ļoti priecāsimies. Mīļā Marija Stefana vairs neaicinātu. Zini, kā es labprāt, bet es baidos, ka varbūt būtu zināma vienveidība, bet varbūt reizi sezonā mēs varētu tā kā atkal samērīties, kura izaugusi garāka pa gadu, ja mēs, protams, tik tālu aizdzīvosim, lai Dievs dod. Bet, mīļā māsa Stefana, es sākšu uzreiz ar pateicību tev. Un pie viena arī pareklamēšu, ar ko mēs nodarbojamies, brīnišķīgs mieram tuvu komplekts svētīgām gavēņa laikam. Un vispār man ir tāda sajūta, ka tas gavēņa laiks nāk cilvēkiem parasti ar tādu apņēmību. Protams, var atteikties no kaut kā, ka es neēdīšu gaļu, nelietošu alkoholu un iziešu no Facebooka uz gavēņa laiku. Bet ir citi, un es arī tā reizēm cenšos, ka es kaut ko vairāk darīšu. Piemēram, es katru dienu lasīšu Dieva vārdu, vai es katru dienu sākšu ar pateicību par jauno dienu, tā kā tu skaisti ieteici. Lūk, un tad mēs arī tam gavēņa laikam par godu izdevām tēva Slavko Bārbaričs, paņēma arī atsevišķi grāmatiņu, kur ir par gavēni, tas ir tas Medžugorjas garīgums, kur viņš tiešām ļoti jaukiem vārdiem iedrošina gavēt, nebaidīties no gavēšanas. Viņš saka, gavēšana tas nav par to, ka tu kaut ko sev atņem, bet ka tu tā kā atbrīvojies no kaut kā, tu kļūsti brīvāks. Tajā komplektiņā vēl ir cerības svētceļnieki brošūriņa,
kur mēs tātad esam aicināti doties cerības svētceļojumā šajā jubilejas gadā. Un Mieram tuvu Marta izdevumiņš ar grāmatzīmīti. Nu, lūk, un tajā grāmatzīmītē ir mazliet tāds spēles elements, jo tur otrā pusē ir kāds veltījuma vārds cilvēkam šim gavēņa laikam. Un tad es tev pasniedzu šo komplektu. Paldies! Pateicībā par šo pirmo mierīgo sarunu nemierīgajiem, un vai es tev varu palūgt, lai arī gavēnis sāksies tikai 5. martā, atvērt un izlasīt, kas ir uz tavas grāmatzīmītes, mīļā māsa Marija Stefana. Ai, cik jauka tāda dāvana. Man ļoti patīk saņemt dāvanas. Man atkal arī, vispār man patīk, bet man patīk arī, viņa laikam tev ir atsevišķi tur, man patīk arī dāvināt, un ir prieks, ka ir tāda iespēja. Lai svētdiena ir dāvana Dievam. Lai svētdiena dāvana Dievam, nu ļoti skaisti. Es teiktu, ka arī tā nav atteikšanās, bet tieši otrādi kaut kā vairāk darīšana. Nu, mīļā māsa Marija Stefana, es tev aicinu, lai tiešām svētdiena ir dāvana Dievam, lai tas izdodas. Paldies, Aņa, ka uzaicināji. Nu, nav pilnīgi par ko, un kā saka, reklāmas daļas beigas. Lūk, bet tad arī tā kā tuvojoties sarunas noslēgumam, tas pēdējais jautājums, kas arī izskanēja no cilvēkiem, bet tas bija arī man tāda sirds sajūta. Nu, proti, tomēr tas upuris, ir paliels pateikt šo jā Dievam. Un varbūt pirms tam vēl tāds viens jautājums, tomēr, kā tev šķiet, vai Dievs tagad mazāk aicina, vai cilvēks ir mazāk drosmīgs pateikt jā, vai arī viņš vienkārši ir mazāk dzirdīgs to aicinājumu sadzirdēt? Jā, tas jau būtu tā kā atvērsim jaunu, jā? Tā kā jau arī, kādā citās. Jā, šis ir ļoti tāds liels temats, bet es varu pateikt tā, jā, kā tu saki, Dievs jau turpina aicināt, bet mēs nedzirdām, pirmkārt, cilvēki ir mazāk, es nezinu, uz kaut ko uz mūžu apņemties. Tas ir milzīgs lēmums, jā, un man liekas, ka tā krīze nav tikai kaut kādos tādās priestrībā vai konsekrētajā dzīvē, bet arī ģimenē. Arī laulībā, protams. Jā, ka arī uz mūžu, tad jau tāpat labāk padzīvosim. Tā, un arī attiecībā, arī tā drosmes trūkums, jā, ka baidās jaunieši. Un arī šodien pat man bija ar jauniešiem, viņiem ir nemitīgi kaut kas uz ausīm, ka tu visu laiku esi tajā kaut kādā impulsos, ko tev dod uz austiņām. Kuru laiku dzirdēt kaut kādu kluso čukstu sirdī, vai jā, ne? Un tā tu noskrien to dzīvi, bet īstenībā labi, ka ir gavēņa laiks, kad apstāties. Tuvojas, jā. Jā. Lūk, bet mīļā māsa Marija Stefana, tu esi pateikusi šo jā. Un līdz ar to tad man tas pēdējais jautājums, vai tu esi laimīga? Jā, un es visu laiku pasakos Dievam, ka viņš mani atrada. Jā, jo es pati, ka viņš izmantoja to manu spontanitāti, ka viņš izmantoja tās visas manas nepilnības, ar kurām viņš mani paņēma. Tā, katram tas ceļš ir savs, un es tiešām, man ir, paldies tev, Dievs, tiešām tikai turpināt, un jā. Mīļā māsa Marija Stefana, liels paldies tev par to tavu jā, paldies Dievam, ka viņš tev dara laimīgu tajā tavā ceļā, un paldies par tavām lūkšanām, tiešām vēlreiz es tev Mieram tuvu uzticu, lūdzies, lai mums viss izdodas, un, lūdzies par tiem, kas tiešām varbūt arī klausījās šo sarunu, ka es esmu tas nemierīgais, un es ceru, ka varbūt katrs kaut ko pasmēla, ka ir tas miera pamats mums, un ka caur lūkšanu, caur saviem mazajiem jā vai lielajiem jā. Te varētu runāt un runāt, kas ir nemiera cēloņi, kas ir miera avots, jo īstenībā mieru mēs nevaram paši sevī, nezinu, tur var budisti, ja tur mēģina kaut kā, bet miers ir Dieva dāvana. Svētā gara auglis, un mieru ieliek Dievs mūsos. Tad varbūt lūdzies par to vienu nemierīgo, kas teica, ko man darīt, lūdzies, lai viņš tā kā iemācās no tā miera avota smelt. Un arī mēs paši tāpat. Vēlreiz paldies. Paldies, Aina. Paldies visiem, kas noklausījās līdz galam. Paldies jums par pacietību un izturību. Un es ceru līdz kādai nākamai reizei. Mierīgas sarunas nemierīgajiem.